Piektais uzdevums – dakstiņi. Piektais uzdevums bija par dakstiņiem. Šajā uzdevumā svarīgi bija saprast, kas ir vienādi dakstiņi un kas ir dažādi dakstiņi. Vēl ļoti svarīgi bija saprast, kas ir visur saskaņots kvadrāts. Tātad, tas nozīmē, ka mums bija jāsaprot, kas. Tas, ka 3 stūrīšiem gar kvadrāta malām, ko pašlaik es atzīmēju ar iksiņiem, visu šo 3 stūru krāsām bija jābūt vienādām. Un vēl bija jāizpildās tam, ka vietās, kur dakstiņi saskarās, 3 stūru krāsām arī bija jābūt vienādām. Tātad, 5. uzdevumā kopumā jums bija jāizpilda 4 punkti. 3 no tiem bija tādi vienkāršāki, bet 4. bija ar pamatojumu. Kas bija svarīgs pirmajā? Pirmajā bija jāuzzīmē visur saskaņots taisnstūris, kurā tiek izmantoti Linarda dakstiņi. Otrajā svarīgi bija uzzīmēt visus 4 dakstiņus, kuri nav Linardam. Trešajā bija jāuzzīmē taisnstūris no 8 dakstiņiem, kurā vismaz viens, bet varbūt arī vairāk, bija tāds dakstiņš, kurš nav Linardam. Tas nozīmē, ka viens no tiem, kuru tu atradi B piemērā. Un D piemērā tad bija jāpamato, ka nevar izveidot visur saskaņot taisnstūri, ja tu izmanto jebkurus 20 atšķirīgus dakstiņus. Paskatīsimies, kā tad šo uzdevumu un katru no šī uzdevuma punktiem varēja atrisināt. A gadījumā viens no iespējamiem atrisinājumiem ir redzams 9. attēlā. Šeit mēs varam redzēt, ka tiešām gar taisnstūra malām 3 stūru krāsas visas ir vienādā krāsā. Šajā piemērā tās ir baltas. Protams, bija vēl citi taisnstūri, kurus varēja atrast, un daudzi no jums arī tādus atrada. B piemērā svarīgi bija uzzīmēt visus šos 4 dakstiņus, kuri nav Linardam. Un C piemērā tad bija jāuzzīmē taisnstūris, kurā ir izmantots vismaz viens dakstiņš no B piemērā atrastajiem dakstiņiem. Lūk, šajā 11. attēla piemērā tas dakstiņš ir šis te. Svarīgi, ko piebilst bija šajā uzdevumā arī, ka jāzīmē rūpīgi un ļoti labi bija, ja jūs atzīmējāt tieši, kurš ir tas dakstiņš, kurš tad nav no Linarda komplekta, lai labotājiem būtu vieglāk apskatīt un atrast, ja gadījumā ir kāda kļūda. Runājot par D gadījumu, lai šo te punktu pamatotu, mēs pieņemam, ka eksistē šāds taisnstūris, jeb pierādam no pretējā. Un ja šāds taisnstūris eksistē, tātad mums vajag 20 dakstiņus, un ja mēs veidojam šo taisnstūri pēc saskaņota taisnstūra definīcijas, tas nozīmē, ka gar malām 3 stūrīšu krāsas ir vienādas. Pieņemsim, ka mums ir izveidots taisnstūris, kuram gar malām ir baltā krāsā 3 stūrīši. Apskatīsim, cik tad ir tādi dakstiņi, kuros vismaz viens 3 stūrīts ir baltā krāsā. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Tātad ir 18 dakstiņi, kuros vismaz viens 3 stūris ir balts.
Bet, ja mēs skatāmies uz šo te, ko mēs te uzskicējām, ka katrs trīsstūrīs gar malu ir balts, tas nozīmē, ka mūsu uzzīmētajā taisstūrī 20 dakstiņiem būtu jābūt ar baltu trīsstūri. Tā kā mums no visiem dakstiņiem ir tikai 18 ar baltu trīsstūri, mēs varam secināt, ka nav iespējams izveidot saskaņotu taisnstūri 2x10. Šis te pats izpildītos arī gadījumā, ja mēs būtu pieņēmuši, ka pelēki vai melni būs gar malām simetrijas dēļ. Tātad vērtēšanas kritērija. Šajā uzdevumā par pareizi uzzīmētu taisnstūri A gadījumā varēja iegūt 1 punktu. B gadījumā, ja tika uzrādīti visi 4 dakstiņi, kas nav Linarda komplektā, arī varēja iegūt 1 punktu. Ja C gadījumā tika pareizi uzzīmēts taisnstūris, tas nozīmē, ka tika izmantots vismaz 1 dakstiņš, kas nav Linarda komplektā, arī varēja iegūt 1 punktu. Un D gadījumā, ja pamatojums bija veikts pareizi, varēja iegūt 2 punktus. Gadījumā, ja D gadījumā tika pamatots, ka nav iespējams izveidot visu saskaņotu taisnstūri, izmantojot tikai Linarda dakstiņus, tad par to tika dots 1 punkts, jo uzdevumā bija teikts jebkurus 20 dakstiņus. Tas nozīmē no visiem iespējamajiem. Raksturīgākās kļūdas. Daudzi risinātāji nebija ievērojuši, ka trīsstūriem, kas atrodas pie taisnstūra malām, ir jābūt vienā krāsā, kas bija viens no 2 nosacījumiem, kurā tad mums dotais taisnstūris ir saskaņots. Diemžēl šo te nosacījumu neievērojot, varēja pazaudēt daudz punktu, jo uzdevums uzreiz nebija pareizs. Taisnstūra veidošanā bija gadījumi, kuros tika izmantots vairāk kā viens vienāds dakstiņš. Šo kļūdu iespējams, ka daudzi pieļāva, jo rūpīgi nebija tā iedziļinājušies, kas ir rakstīts tekstā, jo nebija tā tieši pateikts, ka jāizmanto katrs dakstiņš tikai 1 reizi. Bet, ja mums ir dots komplekts, tas nozīmē, ka šajā komplektā katra no tām detaļām ir 1. Un tad mēs nevaram dabūt 2 detaļas, jo komplektā ir tikai 1 detaļa. Vēl svarīga lieta, kuru vērts ir piebilst, ir, ka rakstot risinājumu, svarīgi ir pārliecināties, ka tās krāsas, kuras tu izmanto zīmējot, ir iespējams atšķirt, lai nebūtu tā, ka labotājs skatās un viņam nav skaidrs, kur tad ir tā pelēkā krāsa un kur ir melnā krāsa. Tāpat arī šo metodi arī izmantoja ļoti daudzi no jums, ka, lai labāk atšķirtu krāsas, viņi šīs krāsas nomainīja. Nu, ja tu izmanto citas krāsas nekā uzdevumā dotās, tad risinājumā noteikti ir jāuzraksta, kura krāsa atbilst kurai.